jau nākušā cīņa. Šajā cīņa ir pēc MMA noteikumiem, Formula 3 raunda pa 3 minūtēm. Nešķi gadījumā ir +2 ekstra raundi. Paulijs Paceļunis ir vairāk kārtējais lietuviešu čempions kudo. Kudo ir ļoti līdzīgs sporta veids MMA. Tikai atšķirība ir tāda, ka cīņas notiek kimono un aizsarga maskā. Bet principā atļaus principā tas pats, kas MMA, gan cīņa parterā, gan sitieni, gan žākšanas paņēmieni, gan laušanas paņēmieni, gan spērieni ar kāju. Principā pilnīgi viss. Savukārt Paceļunis pretinieks ir Rīgas kluba profesionāls audzēknis, Andrejs Maslava audzēknis, Jurijs Višņevskis, kurš starp citu jau vienreiz ir kāvies ar Paulijs Paceļunis, bet tas notikās Lietuvas čempionātā, atklātajā Lietuvas čempionātā kudo, kurā Višņevskis svinēja uzvaru ar nakautu, ja nemaldos. Lūk, arī Jurijs Višņevskis, iespaidīgs uznāciens. Višņevskis ir arī vairāk kārtējais čempions brīvajā cīņā starp junioriem savulaik. Puisim ir tikai 22 gadi. Bet ļoti talantīgs, profesionāli aizvadījis jau ir 4 cīņas, visi svinējis uzvaras, ātras uzvaras. Nu, redzēsim, ko esam sagatavojies Paceļunis. Jo sportisti viens otram ir labi zinām. Domāju, ka nevienam ne otram nav pārsteiguma nekāda. Neko jaunu viņi īpaši nebūs sagatavojuši, kurš viņa pēdējās cīņas jau tikai pagājis mēnesis. Nu ko, redzēsim, kas būs. Tiesnesis atkal ir Rolands Mikalausks. Meitenes kāpa zemē no ringa un cīņa var sākties. Redzat, Višņevskim kājās ir cikstoņu kurps, speciālās barcovkas saucamās. Tātad viņš nedrīkst sist ar kājām. Viņa mērķis ir vai nu tikai cīņa parterā un sitiena ar rokām. Redzat, Višņevskis ātri iegāja parterā, izmanto savu svaru un auguma priekšrocības. Paceļunis mēģina aizsargāties, turot viņa pretinieka kaklu, neļaut viņam piecelties, ieņemt vadošo pozīciju, uzkāpt viņam virsū pilnībā. Pagaidām viņam tas izdodās, bet Višņevskis pamazām cenšas, redzat. Arī ļoti labi tur Višņevska kāju, neļaut viņam uzkāpt. Bet jau tiem neko atbrīvojas jau. Un tagad ir rokas lauziens. Saucamies kimura. Jeb keilok. Es domāju, te ir viss. Bet neko viņš turās vēl. Turos. Ļoti izturīgs Lietuvas pārstāvs. Ir viss. Padevās. Kārtējā uzvara. Jā, īstenībā nekāda liela pārsteiguma nav. Višņevskis ir uzlicošā Latvijas MMA smagā svāra zvaigzne. Trenējās kopā ar Mārtiņu Ēgli un ar daudziem citiem Latvijā zināmiem sportistiem. Nākotnē cīņu Jurijs plāno aizvadīt ar Tomasu Pakutinsku, kas savulaik ir cīnījies ar vairākiem Latvijas sportistiem, kā Romans Skib, Mārtiņš Ēgle un Михаил Кожевников. У тебя 4-й бой и 4-й выигрыш уже нокаутом.
Как ты объясняешь, это хорошая тренировка, подготовка? Хороший эмоциональный настрой, я бы сказал. Скорее эмоция, потому что техникой. Но если ты не готов идти до конца, то вряд ли ты будешь финишировать, быстро заканчивать. У меня все в первом раунде. Потому что нужно... Это спорт, конечно, но нужно идти убивать, а не драться. Твой следующий противник, кого ты хочешь, с кем ты хочешь подраться? Многие говорят, что вот хороший бой был бы с тобой или с Игорем Костиным, или Константином Глуховым. Что ты об этом думаешь? Скажу честно, Костина я хотел увидеть своим соперником примерно через год, так как сейчас у нас не похожий стиль, и я знаю, что я его не потяну. А с Глуховым я бы хотел подраться, да. Это то, что мне нравится. Но следующий мой бой через месяц в Литве. Имя соперника, к сожалению, не помню, извини. Все, спасибо большое. Удачи.